Sveiki! Šajā video, kurš būs vairākās daļās, risināšu 2022. gada vispārīgā līmeņa eksāmenu vidusskolniekiem, ja pareizāk sakot, profesionālo skolu audzēkņiem. Nu, tad ķeramies pie darba. Pirmā daļa, pirmais uzdevums. Aprēķini izteiksmes kubsakne no skaitļa 9 aptuveno vērtību, izmantojot kalkulātoru. Tātad šis uzdevums pārbauda prasmi strādāt ar kalkulātoru. Nu, tad ko mums vajag darīt? Mums vajag paņemt kalkulātoru un domāt, kur lai dabūnu kubsakni. Nu, bet, ja tā labi padomā, tad uz tā kalkulātora ir tikai kvadrātsakne. Vismaz uz manējā kalkulātora ir tikai kvadrātsakne. Un ko tad vispār nozīmē kvadrātsakne? Kvadrātsakne nozīmē, ka te ir saknes rādītājs 2. A mums ir saknes rādītājs 3. Nu, bet tad padomājam, kas tad mums ir formula lapā? Formula lapā pie pakāpju īpašībām mēs varam atrast tādu formuliņu, kas sasaista. Pēkšņi es nevaru atrast to formuliņu. Aha, re, kur ir. Pie pakāpju īpašībām mums ir formuliņa, kas sasaista kopā sakni ar kāpinātāju. Un ja mēs šeit tā labi paskatāmies, tad ja mums bija kāpinātājā daļa, tad šīs daļas skaitītājs ir bāzei kāpinātājs, bet tas, kas bija daļai saucējs, tas ir saknes rādītājs. Līdz ar to, ja man ir kubsakne no skaitļa 9, pie devītnieka nav kāpinātāja, tad tur ir vieninieks. Un ja m ir 1 un n ir 3, tad sanāk, ka tas ir tas pats, kas skaitlis pakāpē 1/3. Nu, tad mēs atgriežamies pie mūsu uzdevuma un saprotam, ka mums vajag uz kalkulātoru uzspiest 9 pakāpē 1/3. Bet, ja es tagad vienkārši spiedīšu 9, tad to podziņu y-ā un spiedīšu 1/3. Kā tad es to 1/3 uzspiedīšu? 1 dalīts ar 3. Bet ja es tagad spiedīšu 1 dalīts ar 3, tad es neiegūšu pareizi atbildi. Man vajag to 1/3 ielikt iekavās, tāpēc es veru vaļā iekavas, spiežu 1, dalīšanas zīmīte, 3, iekavas ciet, un tad vienādības zīme. Nu, un ja viss ir pareizi izdarīts, tad vajadzētu būt tā, ka uz kalkulātoru mums rādās 2,080008 un tā tālāk. Un mums ir prasīts rezultātu nopaļot līdz 10 daļām. Tas nozīmē, ka es jau te par daudz norakstīju. 10 daļas ir pirmais cipariņš aiz komata. Mēs skatāmies, kas mums ir kaimiņos. Kaimiņos sēž astotnieks. Tātad, ja kaimiņš ir lielāks par 1, viņš pieskaita 1 klāt. Un tas nozīmē, ka mums ir aptuveni 2,1. Nu, ko tu jau vari pārbaudīt? Vai 2,1 trešajā pakāpē ir skaitlis ļoti tuvu 3. Nebaidies eksāmenā, pārbaudi savu rezultātu. Tātad 2,1, podziņa y-ā un 3. Un man rāda 9,261. Nu, tā tad ir tuvu, ir mazliet vairāk nekā vajag, bet ir. Labi, otrais uzdevums. Tīri pakāpju īpašības, kurus pilnīgi mierīgi var atkal apstīties formulu lapā. 2,12 reiz 2/4. Ja bāzes bija vienādas, tad kāpinātājs saskaitīja. Pat, ja tu to nezini, atver pakāpju īpašības, apskaties un tikai tad apvelc pareizo atbildi. 2,2. Doti 2 skaitļi, kas ir normāla formā un tiek saskaitīti. Nu, pat ja tu nezini, ka abi šie skaitļi ir normāla formā, tā ir sīka vienība. Tu redz, ka tev ir 2 saskaitāmie.
Un šiem abiem saskaitāmajiem ir kopīgs tas 10 sestajā pakāpē. Tad tas viens un tas pats reizinātājs. Tu vari iztēloties, ka tur ir rakstīts 2a plus 3a. Tu zinās, ka tas ir 5a. Otrs variants, kā tu vari domāt, ir, ka tu it kā iznes 10 sestajā pirms iekavām. Tad iekavās tev paliek 2 plus 3. Un tu iegūsti, ka tas ir 5 reizes 10 sestajā. Domāt var ļoti dažādi. Nu, jebkurā gadījumā tev ir jānonāk pie atbildes A. Nu, tad esam iesildošos uzdevumus atrisinājuši. Ejam pie trešā uzdevuma. Atrisini vienādojumu. Šajā vienādojumā mums mainīgais x ir kāpinātājā. Līdz ar to šo vienādojumu sauc par eksponentu vienādojumu. Un eksponentu vienādojumu mums vajag pārveidot tā, ka abās pusītēs ir pakāpes, kurām bāzes ir vienādas. Nu, tā tad 25 vietā es varu uzrakstīt 5 otrajā pakāpē. Nu, tā kā man divas pakāpes ar vienādām bāzēm ir vienādas, pa vidu vienādības zīme. Nu, ja bāzes ir vienādas, tad arī kāpinātājiem ir jābūt vienādiem. Tātad bāzes es apmetu un rakstu, ka kāpinātājs 2x mīnus 3 ir vienāds ar 2. Risini lineāro vienādojumu pārnesot trīnieku uz otru pusi, vai arī tu domā, ka tu abām vienādojumu pusēm pieskaiti 3. Tu vari domāt, kā tu gribi. 2 plus 3 ir 5. Un mēs tālāk abas vienādojumu puses dalām ar 2. Un mums sanāk 5 dalīts ar 2, 2,5. Es uzmanīgs, jādala tādā secībā, kā te rakstīts, nevis otrādi. Ja? Nevis 2 dalīts ar 5, bet 5 dalīts ar 2. Līdz ar to tā ir vienādojuma sakne, pasvītro, parāda, ka tu zini, ka tā ir atbilde. 4. uzdevums. Video, kur ilgums ir 6 sekundes, atmiņas kartē aizņem 1,5 reizes 10 mīnus 2 gigabaitus. Uzraksti skaitlisku izteiksmi, kas izsaka, cik gigabaitu atmiņas kartē aizņem video, kura ilgums ir 30 sekundes. Nu, padomājam atkal tagad loģiski. Video, kur ilgums ir 6 sekundes, aizņem tik. Video, kur ilgums ir 30 sekundes, pasties, cik skaisti skaiti. 5 reizes ilgāks video, tātad 5 reizes vairāk aizņem. Tiešā proporcionalitāte. Kā to pierakstīt? To rakstīt pa darbībām, tā kā tu ieraudzīji. Ja, ka 30 sekundes, ja mēs dalām ar 6 sekundēm, tad tās ir 5 reizes. Tātad 5 reizes lielāks ir otrs video, un tad mēs šos te gigabaitus arī reizinam ar 5. Un atceries, ja skaitli normāla formā reizina ar 5, tad mums jāreizina tikai šis te pirmais reizinātājs. Un 1,5 reizes 5 mums sanāk 7,5 reizes 10 mīnus 2. Uzraksti skaitlisku izteiksmi, kas izsaka. Mums ir skaitliska izteiksme. Tie tad arī ir tie mūsu gigabaiti. Mums neviens neprasa to izrēķināt līdz galam. Un, ja ir vārdiņš atbilde, tad, protams, pierakstam klāt. Un es domāju, ka šeit būtu ieskaitīta arī atbilde, ja mēs rakstītu šo te izteiksmi. Ja, jo tā arī ir skaitliska izteiksme. Otrais jautājums. Kura no izteiksmēm izsaka video, katra ilgums 6 sekundes, lielāko skaitu, kas ietilps 32 gigabaitu atmiņas kartē? Nu, tas nozīmē, ka mums ir atmiņas kartes lielums jādala ar viena video aizņemto lielumu. Tas nozīmē, pirmais atkrīt, tur beigās arī nezinu, kas tur ir sarakstīts, bet B un C variantos mums ir 32 jādala ar kaut ko.
jādala ar viena video ilgumu, kur ilgums ir 6 sekundes. Nu, tad atgriežamies pie pirmā teikuma. Mēs redzam video, kur ilgums ir 6 sekundes, atmiņas kartē aizņem, lūk, šitik vietas. Nu, tad mēs arī visu atmiņas karti dalām ar viena video aizņemto lielumu. Nu, viss, tā ir atbilde B, citas te nav. Piektais uzdevums. Pavārs ir pagatavojis 1000 gramus 5% sāls šķīduma. Nosaki, cik gramu sāls un cik gramu ūdens ir šķīdumā. Nu, risināt to var dažādi. Nezināju sākumā, kā tad mēs risināsim. Nu, pirmais, visvienkāršākais un visīsākais variants ir rakstīt 5% no visa šķīduma daudzuma. Tātad no 1000 gramiem. Tā ir sāls. Nu, izrēķinam. 5% tas ir 0,05, jo tās ir 5 simtdaļas, tātad 0,05 jāreizina ar 1000. Reizinot ar 1000, komatiņš lec pa 3 vietām, nu, ja nezinām, tad ņemam kalkulātoru, un sanāk, ka 50 grami ir sāls. Nu, ja jau 50 grami ir sāls, tad viss pārējais ir ūdens. Tātad no 1000 atņemu 50 un iegūstu, ka 950 grami ir ūdens. Nu, tas bija viens variants, kā var izsināt. Otrs variants ir, ka tu vari izsināt ar proporciju. Viss šķīdums ir 100%. Tātad 1000 gramiem atbilst 100%. Tu zini, ka sāls ir 5%. Proporcijā, kad rakstam, procentīgs raksta zem procentiem un grams raksta zem gramiem. Tātad es nezinu, cik tas ir grami. Pierakstīšu klāt, lai neaizmirstās, tā mums ir sāls. Nu, tad, kad mēs šādi esam uzrakstījuši, tad tieši tāpat, kā tur ir rakstīts, veidojam divu daļu vienādību, ko sauc par proporciju. Nu, un tālāk šo proporciju aprēķinam. Tātad proporcijas pamatīpašība, ka reizinājumi pa diagonālīti ir vienādi, un tā kā man būtu x reiz 100, man pēc tam vienādi un abas puses vajadzēja dalīt ar 100. Es to darīju uzreiz. Tātad šo te reizinājumu 1000 reiz 5 es dalu ar 100. Un 2 nulītes nosvītrojam, paliek 10 reiz 5 ir 50 gramu sāls, un tālāk jau tāpat kā pirmajā variantā. Bet galvenais uzrakstos paskaidrojums, ko tu esi izrēķinājis, ja, lai labotājs var zināt. Nosaki sāls un ūdens masu attiecību dotajā šķīdumā. Attiecība, tā ir dalīšana vai daļa. Ja mums ir sāls pirmais vārdiņš, tad sāli mēs rakstam daļai augšā. Es varēju rakstīt arī ar dalīšanas zīmīti. Ja? Sāls pret ūdeni. Sāls mums ir 50 grami, ūdens ir 950. Saīsinam ar 10, saīsinam ar 5, un mums sanāk 1/19 daļa. Jā, 1/19 daļa. Un šo atbildi es varu pierakstīt arī kā attiecību ar dalīšanas zīmi. Tātad 1/19. Labi, arī ar šo uzdevumu esam veiksmīgi tikuši galā. Ejam pie 6. uzdevuma. Ģeometriskās progresijas pirmie 3 locekļi ir 3, 6, 12. Nosaka un uzraksta ģeometriskās progresijas nākamo locekli. Nu, tātad ģeometriskā progresija bija tāda skaitļa virkne, kurā katru nākamo virknes locekli iegūst pārreizinot iepriekšējo ar vienu to pašu skaitli. Nu, es domāju, ko man jāreizina 3, lai dabūtu 6? Ar 2. Nu, tad, ja tā būs ģeometriskā progresija, tad arī nākamo reizi no tad 2 dabūšu. Jā. Tas nozīmē, ka pēc šī principa es reizinu atkal ar 2 to 12. Jā, varu tepatās parakstīt. 12 reiz 2 ir 24.
Tātad esmu dabūjis nākamo virknes locekli. Nosaki dotās ģeometriskās progresijas kvocientu Q. Nu, ja tu kvocientu nebūtu noteicis, tad jau tu nemaz nebūtu pabeidzis pirmo rindiņu. Bet nu vispār kvocientu aprēķinu, ņemot divus blakus esošus virknes locekļus, nākamo dalot ar iepriekšējo. Nu, piemēram, B2 dalot ar B1. Vai arī B3 dalot ar B2. Pilnīgi vienalga, kurus es paņemu. Nu, tad, jebkurā gadījumā, vai 6 dalīta 3 vai 12 dalīta 6, es būtu ieguvis 2. Tātad atbilde ir 2. Dotās ģeometriskās progresijas 20. locekli izsaka izteiksme. Godīgi sakot, tu vari atvērt formulu lapu un apskatīties, kur ir ģeometriskās progresijas n-tā locekļa formula. N-tā locekļa formula ir Bn, to var aprēķināt, B1 reizinot ar kvocientu pakāpē n-1. Nu, un tātad, ja jau man prasa 20. locekli, tad man B1, tas ir skaitlis 3, jāreizina ar 2 pakāpē n-1, 20 - 1, tas ir 19. Lūk, tā ir atbilde A. Saskaiti daļas un iegūto daļu saīsini. Lai saskaitītu vai atņemtu divas daļas, tām ir jābūt ar vienādiem saucējiem. Tā kā saucēji man jau ir vienādi, tad man atliek tikai saskaitīt skaitītājus. Rakstu 2x plus 2. Tālāk man ir teikts, ka iegūtā daļa ir jāsaīsina. Ko nekādā gadījumā nedara? Neīsina šeit tos iksus, jo daļu drīkst saīsināt tikai tad, ja skaitītājs un saucējs ir sadalīti reizinātājos. Ja es pastos uz to x plus 1, nu, to taču nekādu nevar sadalīt reizinātājs. Tas ir pavisam vienkārši binoms. Ieliek tu x plus 1 iekavās, tā parādot, ka tas ir tāds viens veselums, kuru nedrīkst nekādi aiztikt, kā tikai viņu visu kopumā var noīsināt. Savukārt skaitītājā es redzu, ka man ir divi saskaitāmie, kuriem ir kopīgs reizinātājs 2. Tātad abi šie saskaitāmie dalās ar 2. Ja abi dalās ar 2, tad bez divnieku var iznest pirms iekavām. Iznešana ir dalīšana, 2x dalīta 2 ir x, plus 2 dalīts ar 2, tas ir 1. Un es esmu skaitītājs sadalījis reizinātājus. Viens reizinātājs ir 2, otrs ir tā iekava. Un tā kā skaitītājā un saucējā man ir tā iekava, tas reizinātājs x plus 1, tos es varu noīsināt un rakstīt atbildē 2. Astotais uzdevums. Atrisini vienādu. Nu, kas tad mums tur ir rakstīts? Mums ir rakstīts, ka daļa ir vienāda ar 0. Daļa, tas ir dalījums. Kad divu skaitļu dalījums ir vienāds ar 0? 0 dalīts ar 5 ir 0, 0 dalīts ar 100 ir 0, 0 dalīts ar miljons ir 0. Bet 5 dalīt ar 0 es nevaru, jo nevar atrast tādu skaitli, kuru reizinot ar 0 var dabūt 5. Tātad ar 0 dalīt nav iespējams. Tāpēc mēs rakstam tālāk to secinājumu, ko mēs tikko izzinājām, ka 0 var būt tas skaitītājs. Tātad rakstu, ka skaitītājs ir 0, bet tāpat laikā tam saucējam ir uzlikts aizliegums, viņš nedrīkst būt 0. Jebkurš cits skaitlis derēs, bet tas, kurš dod 0, nederēs. Nu, tagad risinam katru šo te vienādojumu atsevišķi. Tātad pirmais mums ir kvadrāta vienādojums, kur koeficients A ir 1. Tāpēc tie, kas labi mīl Jeta teorēmu, droši var izsnākt ar Jeta teorēmu. Tie, kas nemīl Jeta teorēmu, grib darboties ar diskriminantu, tie
iesaku jums uzrakstīt, cik ir liela koeficienta. Tad koeficients A ir pie x kvadrātā, tur nekas nesēž, tātad tur ir vieninieks. Koeficients B ir tas, kas sēž pirms x, un tas ir -5. Un skaitlis, kuram nav x klāt, tas ir +6, un tas ir koeficients C. Un tad tu atver vaļā formulu lapu, pagriez uz to pusi, kurā ir rakstīta diskriminanta formuliņa, un skaisti pakāpeniski atrisina. Neslinko. Ja tu B vietā liec -5 un tas ir kvadrātā, iekavām ir jābūt obligāti. Savādāk šis te skaistais simboliņš skatīsies, cik tu pareizi visu pieraksti, tu vari arī pieraksta punktiņu pazaudēt. Tātad 4 reiz 1 reiz 6, tas būs 4 reiz 6. Un tātad 25 - 24 ir 1. Kvadrāts no 1 velkas, tad jau būsim uz pareizā ceļa. Un sakņu formuliņa mums ir -b plus mīnus kvadrāts no diskriminanta dalīts ar 2a. Tātad pirmo sakni mēs aprēķinām, ņemot b ar pretēju zīmi. Tātad 5 plus kvadrāts no 1 ir 1 un 2 reiz a ir 2. 5 plus 1, 6, 6 dalīts ar 2 ir 3, un x2, 5 mīnus 1 dalīts ar 2 ir 2. Nu, tie, kas rēķināja Bjeta teorēmu, jau sen izrēķināja, jo sakņu reizinājums 2 reiz 3 ir 6, un sakņu summa 2 plus 3 ir 5. Nu, tad pirmo vienādojumu esam atrisinājis, bet man vēl ir jāuzraksta tas otrs vienādojums. Te laikam derēja priekšā uzrakstīt, ka risinām pirmo un risinām otro. Man vēl jāatrisina tas otrs. Nu, ja es pārnesu divnieku uz otru pusi, tad sanāk, ka x nedrīkst būt 2. Tad to sauc par definīcijas apgabalu. Pieļaujamās x vērtības ir visas, izņemot skaitli 2. Tas nozīmē, ka mūsu šeit atrisinātā sakne mums neder, un mūsu sākotnējam vienādojumam atbildē ir tikai viens skaitlis, un tas ir 3. Atbildi noteikti uzraksti, jo ja tu nekādi nepasvītro, neparādi, kas ir atbilde, tad vērtētājs nevarēs saprast, vai tu zini, kurš skaitlis ir atbilde vai nezini. Tāpēc, lūk, šis te ir vislabākais variants, kā to demonstrēt. Dodamies pie funkciju uzdevuma. Tātad dots funkcijas y vienāds 6 dalīts ar x mīnus 1 grafiks. Ja tā labi ieskatās, tad arī šeit ir dalījums, un dalītājā ir mainīgais burtiņš, un mēs saprotam, ka saucējs nevar būt 0. Tātad x nedrīkst būt 1. Un re, kur mums tai grafikā, tas arī parādās. X nevar būt 1, tāpēc te ir pārtraukta līnija, un šie te divi hiperbolas zari, tie nekad neies pāri šai līnijai. Tas ir neiespējami. Tātad abi hiperbolas zari tur tuvojas tai raustītajai līnijai, bet nekrusto. Aprēķini vai nosaki funkciju no grafika funkcijas vērtību, ja x ir 4. Tātad tev jau priekšā ir pateikts, ka tu vari vai noteikt no grafika, vai aprēķināt. Nu, es sākšu ar to, ka noteikšu no grafika. Atrodu uz x ašu 4, skatos, kur man ir grafiks, uz augšu vai uz leju. Uz augšu, dodos uz augšu, atturos pret grafiku un dodos pret y kasi. Tātad es redzu, ja x ir 4, tad y ir 2. Nolasīju no grafika. Ja tev nepatīk nolasīt no grafika, tu nevari saprast, kurā virzienā tev tur jādodas, tu raksti šo te funkcijas formulu, liekot x vietā 2. Jā. Piedod, man bija jāliek x vietā 4. Jā, jo reku bija rakstīts, ja x ir 4. Un tā tad atņemot sanāk 3 un izdalot sanāk 2. Grozies kā gribi, atbildē ir y vienāds ar 2. Nu, to mēs šeit arī uzrakstām. Labi, jautājums 9.2. Ja arguments x mainās no 2 līdz 4, tad funkcijas vērtība ko dara? Samazinās, palielinās par kaut kādām vienībām. Paspēlēsimies grafikā.
Tātad arguments mainās no 2 līdz 4. Spēlējamies. Atrodam argumentu x2 un atrodam, kāda pretī tur ir funkcijas vērtība. Nu, tā īsti tur nevar saprast, ticēt vai neticēt, ka tur ir sešnieks. Mēs taču varam veikli un ātri izreikināt. Ja? Ieliekam x vietā 2, 2 mīnus 1 ir 1, 6 dalīts ar 1 ir 6. Tātad, ja x mainās no 2 līdz 4, tad y mainās no 6 līdz, bet ar x vērtību 4 mēs tikko jau tikām galā, ka y ir 2. Tātad y mainās no 6 līdz 2. Ko tā mūsu y vērtība ir izdarījusi? Samazinājusies. Pār cik? Nevis cik reizes, bet par cik? Un samazinājusies ir par 4 vienībām. Nu, tad jau tā ir atbilde A. Un paliek mums pēdējais jautājums šī uzdevumā. Aizpildi tabulu, nosakot funkcijas y ir 4 dalīts x mīnus 1 vērtības dotajām x vērtībām un uzzīmē funkcijas y ir 4 dalīts ar x mīnus 1 grafiku dotajā koordinātu plaknē. Nu, kāda tad ir atšķirība šai jaunajai funkcijai? Šai jaunajai funkcijai atšķirība ir tā, ka mums mainās skaitītājs. Ja bija 6, tagad ir 4. Nu, tā kā eksāmena autori grib, lai mēs risinām šādā veidā, nevis domājot par pārbīdēm, tad mēs to arī draudzīgi darām. Ja tev grūti risināt galvā, droši raksti maliņā, tur apakšā ir rūtiņas un risini. Tātad x vietā jāliek -3. Ja mēs liekam -3 un tur vēl ir -1, tad abi skaitļi negatīvi, abi jāsaskaita. Ir -4 un 4 dalīts ar -4 ir -1. Ja mēs x vietā ieliekam -1, tad -1 un -1 kopā ir -2 un 4 dalīts ar -2 ir -2. Ja x vietā ieliek 0, tad 4 dalīta -1 būs -4. Ja x vietā ieliek 2, 2 mīnus 1 ir 1, 4 dalīts 1 ir 4. X vietā ieliek 3, 3 mīnus 1 ir 2, 4 dalīts ar 2 ir 2, un vēl paliek 5. 5 mīnus 1 ir 4, un 4 dalīts ar 4 ir 1. Un tālāk mums saka, lai mēs uzzīmējam dotajā koordinātu plaknē šo te grafiku. Tagad esmu dilēmas priekšā, tabuliņu neredzu, vai arī neredzu visu koordinātu plakni. Un tā. Un ko darīt? Labi, -3 un -1 punktiņš ir šeit. -1 un -2 punktiņš ir šeit. 0 un -4 punktiņš ir šeit. Mums beidzās visas negatīvās vērtības. Tā kā šeit arī saucējā nedrīkst būt x vietā vieninieks, tad mums tāpat raustītā līnija ir spēkā. Un mēs šeit uzzīmējam grafiku. Es pie šī grafika pierakstīšu arī formuliņu. 4 dalīts ar x mīnus 1, un pie dotā grafika arī varam pierakstīt 6 dalīts ar x mīnus 1. Tā, nu, laikam jau jūs bez manis atliekat punktiņu 2, 4, 3, 2 un 5, 1, un tur uzzīmēja to grafiku, kurš tur atkal tuvojās tai raustītai līnijai, bet nekrusto. Nu, tātad grafiks mums ir uzzīmēts, vai tiešām mums prasa vēl kaut ko? Nē, vairāk mums neko neprasa, ja? Nu, līdz ar to mēs esam atrisinājuši šos te pirmos uzdevumus, un tālāk jau mums seko uzdevumi par ģeometriju. Tāpēc tas turpinājums sekos otrajā daļā.